Ja šī sistēma tiešām darbojas šādi, tad ir indivīdi, kas to vada. Es došu 2 vārdus – Jeffrijs Epsteins un Jareds Kušners. Es izskaidrošu, kas viņi ir, turpinot. Un šīs ģimenes palīdz Rothschildiem. Slepenās biedrības Chabad Lubovičs. Tu domā, ka tas viss ir sazvērestība. Tas nevar būt patiesi, bet tas ir patiesi. Es vēlāk došu pierādījumus, ka tas viss ir patiesi. Daži no jums teiks, hei, tie visi ir ebreji. Ebreji valda pār pasauli. Atbildi, ko mēs esam ieguvuši, iesaist šos ebreju izcelsmes cilvēkus. Bet ir citi, kas ir daudz varenāki un spēj palikt ēnās. Nav godīgi teikt, ka tā ir ebreju sazvērestība. Šī sistēma ir daudz sarežģītāka nekā tikai teikt, ebreji valda pār pasauli. Tagad apspriedīsim šīs sistēmas problēmas. Kad tu saproti šīs sistēmas problēmas, tu saproti, kāpēc šis karš pret Irānu notiek, kur tas ved un ko tas nozīmē pasaulē. Ir dažas problēmas ar šo sistēmu, ko es gribu, lai jūs pamanītu. Pirmā lielā problēma ir tā, ka viss balstās uz impērijas uztveri. Tas nozīmē, ka visiem ir jātic, ka Amerikas impērija ir neuzvarama. Tā nevar tikt uzvarēta, lai sistēma darbotos. Kad cilvēks sāk ticēt alternatīvam, ka impērija ir vāja, sistēma vairs nedarbojas. Tāpēc vienīgais risinājums ir Amerikai jāiet karā bez iemesla. Tas ir kā būt skolas iebiedētājam. Cilvēki tev maksā naudu, jo domā, ka tu esi iebiedētājs un neprognozējams. Lai to pierādītu, ik pa laikam jāiekausta kāds bērns bez iemesla. Tu vienkārši sit bērnam. Visi tevi baidās. Tā ir Amerika. Tas izskaidro visus šos karus tuvajos austrumos pēdējos 20 gadus. Kāpēc Amerika iebruka Afganistānā? Kāpēc iebruka Irākā? Kāpēc izlādēja Sīriju? Izlādēja Lībiju? Kāpēc tagad uzbruk Irānai? Lai pierādītu pasaulē, ka es joprojām esmu lielākais, ļaunākais, iebiedētājs kvartālā. Tu labāk man pakļaujies, vai es nākšu un sitīšu tevi. Tā ir pirmā problēma. Otrā problēma ir tā, ka sistēma ir ārkārtīgi netaisnīga pret daudzām valstīm. Īpaši Irānu, Ziemeļkoreju, Krieviju. Tas izskaidro, kāpēc Krievija 2022. gadā iebruka Ukrainā. Jo viņi mēģina pārtaisīt sistēmu. Pašlaik sistēma viņus diskriminē. Tā izsūc viņu resursus par niecīgu naudu. Viņi grib pārtaisīt sistēmu. Veids, kā pārtaisīt sistēmu, ir parādīt, ka impērija nav tik spēcīga. Un tas arī pierāda, kāpēc Amerika atsakās padoties Ukrainā. Šis karš tika zaudēts aptuveni pirms 2 gadiem. Ukrainai nav nekādu izredžu. Kāpēc karš turpinās? Jo izplatās uztvere, ka impērija ir vāja un var tikt uzvarēta. Visas šīs struktūras sabruks. Cilvēki pamožas un redz, ka tas viss ir ēnas uz sienas. Amerikai nav izvēles, tai jāturpina cīnīties. Tas arī izskaidro, kāpēc Amerika iebruka Irānā, lai parādītu Krievijai, es joprojām esmu lielākais iebiedētājs. Tagad mēs saprotam, ko dara Irāna. Irāna uzbrūk visai šai struktūrai. Irāna saprot, es nevaru uzbrukt impērijai tieši. Tā ir pārāk spēcīga, viņiem ir kodolieroči. Es neuzbrukšu izglītībai, mēdījiem, kultūras sistēmai, jo tās ir pārāk iesakņojušās. Es nevaru uzbrukt ANO un PTO, jo to visu kontrolē Amerika. Tad vienīgais, kam es varu uzbrukt, ir globālā ekonomika. Tāpēc viņi slēdza Hormuzas šaurumu, lai izdarītu spiedienu uz globālo ekonomiku.
Iznīcinot ekonomiku, sabrūk struktūra. Jūs saprotat? Tas ir kāršu namiņš. Tu atrodi vājpunktu un trāpi pa to, tad viss sabrūk. Tāpēc Irāna dara to, ko dara. Tas nozīmē, ka nevar būt miers. Nevar būt pamieris. Nevar būt miers. Jo gan Amerikas impērija, gan Irāna cīnās par realitātes dabas un struktūras kontroli. Trešais, ko es gribu, lai jūs pamanāt, ir atcerieties Platona alas alegoriju. Tur iedzīvotājiem pašiem jāaizsargā sistēma, viņiem nav jādarbojas daudz. Tas pats attiecas šeit. Ja tu esi izglītībā, mēdījos, kultūrā un esi pašā virsotnē, tu neesi varā, bet gūsti labumu no sistēmas. Tāpēc tu aizsargā šo sistēmu par visu cenu. Šos cilvēkus sauc par būmeriem. Ne visi no viņiem, bet būmeru elite, pat ja pašiem nav lielas varas, viņu ir daudz, viņi cīnīsies. Viņi liks saviem politiķiem un militāristiem cīnīties līdz nāvei, lai uzturētu impērijas ilūziju, kas viņiem nodara. Atkal Platona ala. Tagad mēs varam atbildēt uz visiem 3 jautājumiem. Kāpēc šis karš sākās? Amerikai nebija izvēles. Tai bija jāizsargā ilūzija, ka Amerikas impērija ir neuzvarama. Citādi visa struktūra sabruktu. Kad šis karš beigsies? Šis karš beigsies, kad globālā ekonomika tiks iznīcināta. Jo tad visa struktūra sabruks. Kas notiks pēc šī kara? Radīsies jauna pasaule ar citām ietekmes sfērām. Bet mēs to apspriedīsim vēlāk. Vispirms esmu iepazīstinājis jūs ar lielo struktūru tam, kas notiek.